vīrietim uztraukties par to, ka viņš būs norukājies un sieviete viņam sēdēs blakus un neko nedarīs, nu tad pirmām kārtām, ja šis ir komentārs tur, kur joprojām mēs cepamies par to jautājumu, kad sieviete, ja ir spiesta strādāt un vīrietis nevar nodrošināt ģimeni, tad ak, jūs nabadziņi, vai ne? Tad tā mums būtu jāsaka, kā tik mēs nepasakam kādu pārāk traku vārdu. Tad, kad vīrieši vienkārši bez jautāšanas izsaka savus komentārus pa labi un pa kreisi, kur jums neviens neprasa jūsu vārdu, tad viss ir kārtībā. To pašu dara arī sievietes. Bet tātad, ja tu esi norukājies un tu jūties kā tāds nabadziņš, vai tas ir tik slikti, un tev blakus ir sieviete, un tu jūties slikti par to, ka tu nodrošini ģimeni, vai tev kaut kas nesanāk, tas nozīmē, tu neesi izvēlējies pareizu sievieti, vai tu nemāki ar viņu runāt. Tāpat arī sievietei ar vīrieti, abos virzienos. Ja tu gribi, lai tev strādājot būtu kaut kāda izaugsme, tad skaidrs, ka tev ir jāapņemās kaut kāds plāns galvā, kāpēc tu to dari, vai tas notiks līdz pensijai, līdz pensijai, un tad man jāpaspēj izdarīt šis un tas, un tad jau redzēs, ja? Vai tu dari kaut kādas vienkārši ticības filozofijas vai kaut kādas, es nezinu, tur nacionālas domas vai dēļ kā, piemēram, kā agrāk vīrieši devušies karā un pameta ģimeni, tāpēc, ka doma par visu, man taču jāizstāv, es taču par ģimeni. Un viņš neatnāk no tā kara. No tā nav nekāda jēga, tā nav viņa ideja. Kāds viņu tur grib sūtīt, lai kaut kas notiek. Un tajā laikā, kad tas vīrietis ir prom no tās ģimenes, sieviete kļūst par to veci. Viņa kļūst gan sieviete, gan vīrietis, un viņa uzaudzina nākamo paudzi, kur atkal ir šie ekstra jūtīgie cilvēki, jo viņa iedod pa daudz, viņa rūpējās, ārpēc, ka tev nebūtu tā, kā manam vīram, kā tavam tēvam bija, ja? Mums jāparūpējās, lai tu būtu labāk dzīvojis nekā tas cilvēks, ja, kurš mūs vai nu ir pametis, vai aizgājis, vai laba vārda, vai ticības dēļ, ja, devies kaut kādā savā tādā ceļā. Līdz ar to šie pāraprūpētie cilvēki, viņi pēc tam vienkārši, viņi vaino visus, ja kāds nestāv viņiem blakus, nedod rociņu, tāpēc, ka nav blakus bijis šis īstais cilvēks. Cilvēks ir padarīts par kaut ko tādu vai nu ļoti sliktu, vai ļoti labu, jo, ja cilvēki šķirās vai pamet ģimeni un neuzņemās atbildību, tad taču parasti ir rekāts tas taču, vai ne? Vai, ja viņš karā miris, tad vaka dieniņ kāds varonis, vai ne? Tātad sievieti uzņemās par diviem šo atbildību, ja? Un līdz ar to, kas notiek? Notiek tas, kad vienkārši šī vainošana, kad vīrietis, kas atnācis pēc kara, agrākos laikos kaut vai, ja, viņš nevar darīt tos darbus, ko viņš darījis mājās, tāpēc, ka viņš jau ir sakropļots. Un tad domāt, ka, ja norukājies vīrietis, tad kur ir tava atbildība? Norukāties. Kurš tevi spiež norukāties? Redzi, ja vīrietis spiež sievieti strādāt, lai tu esi norukājusies tikpat ļoti, cik es, tas izklausās pēc aizvainojuma. Un ja mūsu attiecībās valda aizvainojums, ja viens uz otru skatāmies, jā, tādas sievietes, kuras nestrādā, tās būs briesmīgas un šausmīgas izmantotājs, nauda tikai viņām interesē. Jūs nekad neesat redzējuši tādas attiecības, kurās sievietei darbs, varbūt viņai tiešām nes naudu, bet viņa neiet katru dienu uz darbu, bet viņa dara kaut ko fantastisku tāpatās. Varbūt tas ir rokdarbi, varbūt tas ir kaut kāds sociālais darbs. Varbūt tas ir kaut kas tāpatās viņai ienes to naudu, bet tā nav tāda nozīme, ka viņa iet tajā varbūt katru dienu. Un ja šādā veidā tu esi attiecībās un tev liekas, ka tai sievietei jāstrādā, vai vīriešiem savā starpā domāt, tā jau ir riebīga vecena, viņi taču grib sēdēt tikai mājās. Kurš tev liek viņu izvēlēties? Ja tu gribi, lai tavs zirģelis kapā, tad aiziet abi divi uz priekšu, viss ir kārtībā. Bet runa iet par to, kad jūsu starpā nav aizvainojuma. Kad notiek šī izaugsme. Tātad evolūcija notiek tad, kad es gribu kaut ko savādāk. Ja sētnieks pelna savu naudu kā sētnieks, ja viņš ir savā vietā, viņam svarīgi, lai viņš ir vesels, lai viņš saņem savu naudu un lai viņš ir laimīgs cilvēks. Bet bieži vien šeit ir tādas nelaimes aizvainojumi uz valsti, uz visu pārējo, ja? Kad nemaksā darba devējs slikts, viss ir slikti, .lv, ja? No šīs tēmas, tad bieži vien šis aizvainojums pat neļauj skatīties uz to, kā es darīšu un tu nedarīsi. Tādās attiecībās līdz tam vispār nevar aiziet, kad kāds no diviem cilvēkiem pārī varētu darīt
tikai to, kas viņam patīk, vai pēkšņi mainīt kaut ko savā izaugsmē. Piemēram, es savā dzīvē esmu pa 180 grādiem mainījusi, un mans vīrs kādas vēl 11 reizes to ir mainījis pa 180 grādiem. Tikai tāpēc, kad blakus esmu es, kas uzticos, ka viņš ar visu tiks galā un viņam nav jārukā kā zirgam. Ja viņam būs vajadzība, es viņam vienmēr esmu teikusi, es esmu blakām, ja kas, es varu darīt to un to, bet mūsu norina ir tāda, kad mums ir bērni. Mēs gribam, lai viņi redz vecākus, lai mēs esam blakām, lai par viņiem rūpējās nevis aprūpas personāls, bet viņam ir mamma un tētis. Un tādēļ, ja mans vīrs man teiktu, tev ir jāiet strādāt, es domāju, ka es pat ar galvu saprastu, kurā situācijā man ir jāiet un jāstrādā. Ja tas būtu kaut kāds tāds variants, kurā es neticētu nevienai savai tādai sirds lietai, kuru es varu uzsākt, kur vajadzīga atkal šī evolūcija. Kad jūs sākat kaut ko jaunu, brīžiem iet pa nullēm, tāpēc, kad kamēr tu uzsāksi, kamēr tu biznesu iesildīsi, kamēr tu dabūsi savus klientus, kamēr tu par sevi paziņosi pasaulē. Līdz ar to, ja jums nav šādas attiecības, skaidrs, kad jūs nevarat saprast, kā tas ir, kad sieviete var darīt, ko viņa vēlās, un vīrietis vēl ir priecīgs un apmierināts. Tāpēc, ka šī sieviete ar prieku viņu sagaida mājās, nevis tāpēc, kad, lai Katika tu nostrādājies kā zirgs, viņa vēl izdarīs visu, lai tas vīrietis arī pēc iespējas vairāk saredzētu, kā viņš var optimizēt savu darbu, kā viņš var labāk justies, palīdzēs viņam emocionāli tikt ar visu galā. Un tas ir tikai normāli attiecībās. Tā tad iedomāties, kad tādu sievieti, kura grib, lai viņas vīrietis rukā, tas jau nav normāli. Normāli ir tas, kad, ja tu strādā un tu gribi, lai tevi atbalsta, jā, jūs varat viens otru atbalstīt, ja tas ir jūsu sirds darbs, jūs esat katrs savā vietā, jūs varat viens otru motivēt, teikt, tu tiksi galā, es tev palīdzēšu, es tevi atbalstīšu. Piemēram, tagad es esmu apņēmusies jaunu lietu papildus iemācīties. Ja? Pirms es to apņēmos, es ar savu vīru aprunājos un jautāju, klausies, man būs gads ļoti intensīvām mācībām. Man vajadzēs papildus laiku un tavu atbildību un palīdzību. Palīdzību tādā ziņā, kad iespējams vairāk būs jāiesaistās ar bērniem, varbūt jāuztaisa brokastis papildus reizi, jo man vajadzīgs būs papildus laiks ar to, ko es nopelnu parasti. Tas paliek mazliet kaut kur mazāk. Un es zinu, ka viņam tas nav nekāds šķērslis, ka viņš varēs pateikt, tad, kad tu pieslēgsies uz pilnu klapu, tā kā tu pati to vēlēsies, būs ļoti labi. Bet tā kā teikt par to, kad mums ir ar žēlumu, ar tādu tā kā pret upura jēriem, pret vīriešiem jāskatās, kā tā var teikt, kad vīrietis, kurš nevar strādāt, negrib nodrošināt vai nevar nodrošināt savu ģimeni, tad labāk strādāsim pie tā, lai tie vīrieši redz, kā viņi var būt vīrieši, kā viņi var veidot normālas attiecības, kā viņi var saprast, ka viņi var izdarīt daudz kvalitatīvu lietu paši priekš sevis un savas dzīves, kā mums izturēties vienam pret otru, lai nebūtu šis aizvainojums, kāds nesēž mājās, ļaujiet cilvēkiem darīt to, ko viņi grib. Un ja kāds dara vairāk, un viņš ar to ir apmierināts, arī tas ir jāmāk saprast, jo ir cilvēki, kuri tiešām grib izdarīt vairāk. Tas, ja būsi tāds, notrigerētais un tas zirgs, kurš ir jau kā kleperis savu atstrādājis, tu nekad nejutīsies labi attiecībās, tāpēc, kad ir šis aizvainojums, es jau te visu daru un tu neko. Tāpēc ir jābūt šīm sarunai, ko mēs te attiecībās daram, kā mēs gribam to saredzēt. Un ja sieviete dara savu lietu, kas viņai patīk, kura ir priecīga un laimīga, kura nezāģē vecim to galvu, es domāju, arī vīrietis var justies ļoti labi, kad nav tā, kad cik daudz no jums negrib iet mājās, bet grib ilgāk strādāt darbā, kā tik nebūtu ātrāk jāsatiek tie bērni un tā sieva, kuru laikam jau tu pats esi izvēlējies. Tā kā tā, būsim iecietīgi un mācīsimies vienkārši dzīvot un saprast savas emocijas.